Ko darīt, ja pamosties Spānijā? No rīta pasaki labrīt skaistajiem kalniem, tad tev liekas, ka tu varētu visu dienu gulēt kondicionētā telpā un neko nedarīt, bet tad tu saproti, ka Latvijā šādi laikapstākļi sen nav bijuši, tāpēc ir jāiet, vienkārši jāiet. Var iet un skatīties uz Beverly Hillsas ielu, kuru, protams, tā nesaucas, var pa ceļam paostīt puķītes. Veikalā mēs nopirkām saldējumu, jo tur bija gana liela izvēle, bet tas galīgi nebija mūsu dienas lielākais mērķis. Jā, atkal Palmu iela, kura tā nesaucas, atkal mazliet puķītes, ir skaisti, viss ir skaisti. Tad ir suvenīru veikals, es nevaru tādam paiet garām, mans dēls ir izvēlējies tikai šādu draņķīti. Bet, es būtu nopirkusi visu veikalu, ja to varētu aizvest tikpat mierīgi lidmašīnā, bet mēs apņēmīgi dodamies tālāk. Pa ceļam ir vēl puķītes un visur ir jāpiestāj, bet tas vēl joprojām nav mūsu galvenais mērķis. Beidzot ir kaut kāds vēl cits suvenīru šops, kur var lāpstiņu nopirkt, bet mēs apņēmīgi ejam tālāk un mēs tuvojamies. Šis bija mans mērķis – izpirkt visu Mercadonu Spānijā. Biju saskatījusies tik daudz video par šo veikalu, ka man to vajadzēja.